Sveiki visiem! Man prieks jūs šeit sagaidīt. Man prieks, ka jūs izvēlaties skatīties video. Es zinu, ka to dara maza daļa cilvēku, bet īstenībā žēl, tāpēc, ka man patiešām fascinē arī šoreiz ir atnākušas fantastiskas kārtas katram variantam. Tik skaisti iet kopā ar stāstu, ko es iepriekš nolasīju, tā kā vienkārši brīnumi, ja? Lūk, un tātad tiem, kas nevarēja īsti izvēlēties un gaida šo izvēli arī pēc zodiaka zīmes, ja, tad es arī esmu savilkusi zodiaka zīmes, bet tiem, kas varēja izvēlēties, tie vienkārši klausieties savu varianta video, es iesaku, jo tas ļoti daudz ko pastāstīs un paskaidros, ja. Lūk, tātad pirmajā variantā mums ir strēlnieks, zivs, auns, ūdensvīrs. Otrajā variantā mums ir svari, skorpions, vēzis un jaunava. Trešajā variantā mums ir lauva, dvīņi, vērsis un mežāzis. Lūk, tā kā padomājiet. Ja vajag vēl padomāt, es vēl parunāšu, jums vēl laiks padomāt. Jā, ko es vēl gribēju pastāstīt? Es gribēju pastāstīt vēlreiz, kā tās enerģijas tomēr izspēlējās tik interesanti, ja? Kā mēs visi, kas nolasām kārtas, protams, esam interpretētāji un mēs īsti nevaram pateikt, kā precīzi tā enerģija izspēlēsies, ja? Un kad tieši, ja? Tas arī ir tāds interesanta lieta, ja? Bet ja jūs jūtat, ka par to visu laiku tiek runāts mēnesi no mēneša, kaut kas atkārtojās, tad ziniet, ka tas tiešām tuvojās, ja? Es atceros, ka es uz kārtīm redzēju tur dažas lietas un domāju, kad tad tas viss realizējas, ja? Ko man tur rāda. Jo visu laiku mēnesi no mēneša tiek nolasīts, ka tūlīt būs, un mums cilvēki izpratnē liekas tūlīt, tad tas ir rītā, ja? Bet īstenībā tas var būt pēc 3 mēnešiem, ja? Tas lielos vilcienos, tas tiešām ir, ka tūlīt. Jā, tā kā ar tiem laika prognozēšanu ļoti grūti, ja. Tā kā skatāties, tāpēc es arī pēdējā laikā saku, tā ir mēneša prognoze, bet īstenībā to arī var izvēlēties katram variantam savu situāciju vai savu jomu īstenībā. Jo, kad es lasu pēc šīm tarot kārtīm, ja, kas viņas pirku, man tieši fascinē tā grāmata. Es zināju, ka būs ķēpa, tulkojot un tā, bet man vienmēr fascinē tomēr tie stāsti, ja? Jo tas ir tik kolosāli, kā tur izspēlējas un cik precīzi var kaut kādas lietas pateikt. Ja? Lūk, un šo tarot kārtas, kas skatos, es arī paskatos, kādas ir attiecības, veselība, attiecību joma, veselība un darbs, ja, kas jau mums tur interesē. Ja? Tāds galvenais, ja, tas, kas man ienāca prātā, ja. Un arī vispārēja enerģija, ja, tā kā, bet ja tu esi izvēlējies vienu variantu un viss, tad tā arī var, ja, kaut ko tur no tā tur noķers un redzēsi, ja. Tā jā, tas ir baigi interesanti. Un par to, kā izspēlējas, man svaigs piemērs ir tiešām Eirovīzija, jo man sakās, wow, jo man it kā es tur kļūdījos ar šiem te uzvarētājiem, tāpēc, ka es sāku pieslēgt loģiku beigās, ja, un es tur arī biju drusiņi sašakājusies, kā tā, man tur tā, es nepareizi nolasīju, bet, zinu, ka es tā nomienojos, man bija otrs vilnis, es domāju, wow, cik viss ir pareizi sanācis, ja, un tā ir, ko es ņemšu vērā nākamgad, ja es vēl skatīšos, ja būs laika un skatīšos šo te Eirovīzija, ka es vairs nelasīšu tur, kurš, piemēram, no pusfināla tiks finālā, ja? Tāpēc, ka man rāda vispār to enerģiju un kā tādu, ja? Un to, ko es skatījos attiecībā uz pusfinālu, kā viņiem iet, tas īstenībā bija baigi trāpīgi. Un tur arī skatījos katru valstu atsevišķi, ja? Un tur tad es arī redzēju magu, un es teicu, ka te ir milzīgs potenciāls, un ja vien cilvēks tic, ja, viņš var visu, ja. Un šī te Bulgārieta, kas uzvarēja, tas ir vispār, viņi visu laiku tikai par to vien runā.
ka viņi ir manifestējusi, un ja tu vari ticēt, ja tu tici, tad tu vari dabūt gatavu jebko, galvenais jebko, ja, un te viņai tas tas, ko viņi ir visu laiku skandina, teicienu be delusional, ja, kas ir, man liekas, tajā sabiedrībā, popīgajā, tas ir zināms izteiciens, un, protams, tas nenozīmē, ka tev jādzīvo burtiski ilūzijās, bet tas nozīmē to, ka tev ir jābūt tik lieliem sapņiem, ka tavs prāts būtībā nespēja tam noticēt, un tavam prātam tā liekas kaut kāds ka tie ir kaut kādas sapņu pilis, ja, bet tā ideja tāda, ja, ka uzdrošinies, jā, uzdrošinies, jā. Jā, ticēt neiespējamam, jā. Tā kā, un tas muļķis tur bija, un es teicu, ka būs negaidīts skatītājs. Var būt, es nekad nesaku tā būs, es to iemācījos rakstot psihologa atzinumus, ja tu nekad nedrīkst teikt tā, un šitā ir, bet tu visu laiku tā kā jāsaka, jā, ka iespējams, jā, ka izskatās, ka, jā, nu, un tāda sīkumiņa, jā, bet jā, tu neesi apgalvotāja pozīcijā, jā, un tu neuzņemies to pravieša lomu attiecībā šeit, tagad, ja mēs runājam par šiem te izklājumiem, jā. Nu, lūk, un tā tad arī es, jā. Jā, un tad tā interesanti bija, ka es domāju, ārprāts, kā es šitā izgāzos, un tad pilnīgi smuļķības starnāju. Es pārgāju citā, pilnīgi sajūtā, kā pilnīgi tāds, jā, kā viss tomēr izspēlējās, kā visu parādīja, kā un kādā brīdī, jā, tas paliek tāds tā kā noslēpums, bet rāda un kā vēl rāda, jā. Es atceros, ka par to Krētas teica, ka tur nebūs samierināšanās, ka tur tā kā strīdās to tā kā pretī, ja, ka par to vietu. Un zini, kā tas izspēlējās? Nu, ne jau, ka tā pati dziedātāja tagad apstrīdēs, jā, Daru, jā, šo te bulgārieti, bet es tiešām dzirdēju, ka ir šīs te runas, kur nē, kur saka, ka Krēta, taču Spotifyā bija pirmā klausītākā dziesma, ja? Tas tā, saprotiet, ko es mēģinu jums pateikt, tas izspēlējās, ja? Es nezinu, kā tieši, vai nu gluži tieši tā dziedātāja tur vai jā, tur varētu domāt, ka viņa būs tā, kas, jā, bet paskatieties, kā tas izspēlējās. Un protams, ka mēs taču zinām, kā cilvēks var justies kaut kā, bet uz āra viņš taču saprot, ko var izrādīt un ko nevar izrādīt, tā kā. Jā, nu tas tā interesanti, un vēl man iekrita acīs par austrieti, ko es teicu, ka tur būs ļoti emocionāli uztvers un pat asinīgi novirinās, un tā ir un es skatījos ļoti daudz intervijas, kur runā par to Eirovīziju, pat cik es viņu klausījos, pat cik es viņu skatījos kārtiņu, tad man tagad pēkšņi palika ļoti interesanti, jo īstenībā es nebiju baigi aizrausies ar Eirovīziju līdz šim, jā, bet, man mamma viņu piemina, un tad man ienāca tāda ideja paskatīties kārtiņu, un tad, protams, man sāka interesēt, jā. Un, jā, un tad vienā no intervijām visus tur viņi intervē, un tiešām tā austrieta apraudājās. Jā, tas bija tā vajag interesanti. Tā, kas dziedāja par māti dabu vai kaut kā tā, jā. Es ceru, ka es tagad neputrojos ar tām valstīm, bet tas fakts, kad izspēlējās, ja. Es gan tur teicu, ka pie rezultātiem, jā, viņi tā kā būs asariņa, bet īstenībā, tik precīzi un tā gluži, tā es neredzēju, ka paziņo, un tā viņa, īstenībā pēc to rādīja, vai ne? Jā, bet tas izspēlējās, to es te gribēju teikt. Nu, lūk, un tagad es gribu fiks pateikt to, ko es teicu, ka es pateikšu ievadā, jā. Ja tev neinteresē, tad es gribu pateikt drusciņu par šo te vasaras pagrieziena punktu, ko es nolasīju, jā, vasarā, jūnijā īstenībā. Ja neinteresē, tu vari pāriet uzreiz pie savas varianta, atrast timekodu un tur uzspiest, jā. Bet tātad par to pagrieziena punktu daudz arī negribu neko runāt, bet to, ka
to pagriezienu, to enerģiju, to es redzēju. Es, protams, nevaru garantēt, ka tieši jūnijas, jo tiešām ar tiem paredzējumiem ir tā, ka kārtas, piemēram, rāda, tūlīt, un cilvēkam liekas, tas ir rīt, jā. Bet izrādās, tas ir piemēram, pēc pusgada, jā. Bet pat cik tas jau tajā smalkajā plānā jau tur viss ir aktivizējies, tad tas it kā liekas, tad tūlīt. Jā, bet tās laika izpratnes, tur mēs varam drusciņ putroties. Un tomēr Latvijā, tad, kad es vilku atsevišķi skatījos katru mēnesi, ja, tieši pie jūnija man atnāca šis te pagrieziena punkts, un tāpēc es viņu sāku pētīt, ja. Un tad tas, ko es ieraudzīju, un ka tas ir saistībā ar šo te Ukrainas kāru, un tālāk jau es saprotu, ka tas var nebūt gluži saistībā, kad kaut kas tieši ar mums notiek, un tomēr es redzu, ka Latvija to uztver ļoti, to kaut ko, kas notiek, Latvija uztver ļoti personīgi, un tur ir ārkārtīgi liela spriedze un baiļu enerģija, ārkārtīgi, un tad ir liels uzdevums neizdarīt muļķības šajās te bailēs, ja. Vārdu sakot, neļauties baiļu panikai. Pēc tam iestājās milzīgs atvieglojums, jā. Un tad arī šis te karš tā kā pamainās. Un es redzēju skaidri, ka kaut kādas lietas, ko, teiksim, nevarēja saprast, kas, kā tur īsti. Tur pilnīgi skaidri noskaidrojās, kas ir kas. Un jā, tiek iegūta skaidrība. Nedomājieties, es to skatos no kārtīm un domāju, bet šito jau es dzirdēju kaut kur. Es dzirdēju, man liekas, kaut kur astroloģijā to stāstīja kaut kāds astrologs, kur viss noskaidrosies un būs pilnīgi skaidrība šajā gladā. Kaut kāds astrologs, man liekas, par šo gadu tā teica. Un tad es atcerējos to un domāju, jā, un es arī redzu šeit to momentu, jā, un tas bija saistīts ar informāciju, kaut kas uzspēl, kaut ko mēs ieraugam, jā, tas bija saistīts ar informāciju. Jā, un tad es redzēju, ka Krievija pieņem ļoti sāpīgi viņai lēmumu, un tad es redzēju vēl, ka Krievija aiziet izolācijā. Tad, kad es to teicu, es nezināju, par kādu izolāciju runa, jau es tagad saprotu, bet tur bija par informācijas lauku visu laiku, un tagad man pieleca, jā, cik es arī dzirdēju, jā, kad Krievija slēdz šo te internetu un nost, un tad es saprotu, tad tas varētu būt tāds nopietna izolācija. Redzēs, kā tas izpaužās, jā, kā tas izspēlēsies, jā, bet es ar to gribēju teikt, ka, jā, pagājušajā gads bija stresājums, to es redzēju, bet, ka es paskatījos šogad Latvijā, tad tas bija vispār spriedzes kulminācija, ja? Bet, kā jau es teicu, tas, ko es redzu, un es zinu, kad ir, kas runā savādāk, mēs paskatīsimies, kā izspēlēsies, jo es redzēju, tā kulminācija, ja, ir šogad, un pēc tam, tā kā, sāk iet uz labo pusi, jā. Lūk, tā kā, jā, to es gribēju teikt, jā, un tas, kad informācijas kariet vaļā, un tas, ka ir tie sižets sataisīti, un tas, ka jūs jau ziniet, gan dažādi, gan Latvijā, gan Ukrainā, mums dzīvo dažādas nacionālitātes dažādi cilvēki, jā, un skaidrs, kad, ja viņš ir Latvijas valsts piederīgais, tad tas automātiski, oficiāls skaidrs latvietis, tā es saprotu, jā. Viņam var būt tautība jebkāda, bet viņu, principā, ja Latvijas piederīgais, tad latvieši, ja. Un tāpatās arī par Ukrainu, ja, un tad tie video, ko es skatos, kā intervēju Ukraiņu bēgļus, ja, un īstenībā tur jau dažs labs arī saka Ukrainas, ka Ukraiņiem vispār tas ir zem viņa goda, tā kā, runāt krievu valodā, un tur vēl, vienmēr sakot, es tiešām redzu, ka iet vaļā baigie informācijas kāri, ja, nevar ticēt visam, ja, un nevaram ticēt, es, piemēram, es nezinu, es skaidri redzu, kā tas tiek pasniegts, kā tas tiek pasniegts speciāli, lai nomelnot, bet kārtas skaidri rāda, ka tur ir ļoti liela saliedētība, un ja kaut kas tur notiek,
ja, tas, protams, tiek izmantots un tiek uztaisīts no mušas zilonis, ja. Paskatīsimies, kā tad, bet tas, ko man rāda, ir tieši šis te informācijas skāri no mušas zilonis, īstenībā patiesībā saliedētība ļoti. Es skatījos arī, kad šis te karš beidzās, un man nojuka skaitīšana, tas bija jau 32., 33. gads, un es redzēju milzīgu nacionālo pašlapnumu, milzīgu lielu saliedētību, milzīgu. Un, jā, tur būs kaut kāda vienošanās. Piekam slepeni, mēs neviens nezināsim par to, kas ļaus arī Krievijai iziet ar paceltu galvu. To es redzēju. Nebija tur kājas starpēji asti, tā es gribēju teikt, ja? Kā nopērtam sunim, nebija tā. Bet to, ka nāk apziņa, ka principā tas nebija tā vērts, ka ir zaudējumi ļoti lieli, to kārts ļoti labi parādīja. Ka tur, principā, tā kā tie iegumi neatmaksājas uz zaudējumu, ārkārtīgi lieli. Jā. Bet tas nav tik ātri, tas viss nenotiek, jā. Un, ja reiz tareiz, ko tad mēs tā aizrunājam, es zinu, ka visus biedēju ar karu. Es paskatījos tā jautājumu. Es neredzu gluži tādu, ar ko biedē. Tā, ka tiešām tā visas bumbas, visi viens bumbas met viens uz otru, un tādu es neredzēju. Neredzēju. Nevienā mirklī es neredzēju, ka Latvija tur ir paralizēta un pēkšņi dzīve vairs nenorit, jā, kā normāli, jā, tieši otrādi. Viss norit, jā. Mēs esam šobrīd tādā kā ēnā pagājuši, saulīt ir aizgājušies mākoņiem, to parādīja kārtas, bet dzīve turpinās. Cilvēks dara savus darbus, kas jau viņam jādara. Dzīve turpinās. Lūk, tā kā neļaujamies iebiedēties un slēdzam iekšā intuīciju, bez viņas nekā. Un īstenībā, kas ir intuīcija? Skaties ķermeņa valodu. Esi godīgs pret sevi, un tu sajutīsi, kur tur ir kaut kāda meli, tēlošana, jā. Un kur tu sajutīsi, ka kaut kas neiet kopā, jā. To var sajust. Ļoti labi, ja tu esi godīgs pret sevi, jā. Lūk, tas arī ir viss. Tas arī bija mans ievadiņš, un tāds, lūk, ir gaidāmais jūnijas, jā. Ko, izvēlējāties savus, jā. Ja jūs nevarat izvēlēties, saku, uzliekiet uz pauzīti. Tagad es sākšu, pastāstīšu. Ļoti interesanti personāži atnāca. Tik interesanti, jā. Ko, sākam ar pirmo variantu. Ko? Mums ir 2 pentakļi. Man tāda sajūta, ka es vienreiz jau šito stāstīju. Vienreiz. Bet es tagad atkal skatījos pa jaunumu, gatavoju pa jaunumu, jo es jau vairs nevaru atrast, kur ko. Es esmu nolikusi, protams, kā. Bet jā, atnāk 2 pentakļi, bet ņemot vērā šo te Florences Nightingales stāstu, tie nav tipiski pentakļi. Tie tiešām nav tipiski pentakļi. Mazliet atgādināsim, kas tad bija pirmajā variantā. Ja? Interesanti, ka pirmajā variantā es jums stāstīju, ka centrālā tēma ir zemes enerģija. Tad citu pentakļi tiešām ir par zemes enerģiju. Ja? Un ka tēma var būt saistībā ar drošību, stabilitāti, pašpietiekamību un vispār praktiskās dabas jautājumiem. Lūk. Un ko vēl es stāstīju? Es stāstīju, ka tev, lai šo te enerģiju labāk iznestu, ja, tev būtu jāatvarās emocionāli, jo te ir kaut kāda iespēja jaunai mīlestībai vai vispār mīlestības pieņemšanai, piedošanai un tu iespējami dziedināšanās, ja tu vari sajust iedvesmu. Un tad šai iedvesmai jāļaujās, nevis jābaidās, ja jāļauj tā kā. Jo pentakļi pārspīlētā variantā
gribēs izkalkulēt, skatīties, vai ir droši, vai ja? Pentaklis ir tāds praktisks, sazināts cilvēks. Viņš neskries galvu sienā, ja? Tā ir zemes enerģija kā tāda, ja? Viņš kalkulēs, viņš gandrīz vai pragmatiski var pieiet kaut kādiem jautājumiem, pragmatiski, ja? Kā tas ir? Nu, kā tas reāli man būs izdevīgi, ja? Vai tas ir droši, vai tas ir prātīgi gal galā, ja? Un tad es arī teicu, ka, nu, nevajag tik ļoti šeit pāriet šajā, tādējādi pāriet šajā enerģijā, ja? Jo, ja tev dod iedvesmu, tad tomēr, lai būtu kustība, un starp citu 2 pentakļi vienmēr ir pa kustību. Viņi vienmēr kustās, ja? Viņi kā reiz ir pirmie, kas uzsāk kustību pēc viennieka, ja? Starp citu, ja? Tas arī tā interesanti. Nu jā, un te ir tāds žonglētājs pēc idejas, ja? Un te jābūt kustībai, ja? Un tā arī, lai tev neparalizē šī te zemes tāda praktiskā, tāda pārdomāšana, 7 reizes mērīšana, ja? Ka vai tiešām, vai man vajag, vai, un mēģināt izdomāt uz priekšu, tur daudz dikti, ja? Bet tā teikt, ļaujies, ja? Jo kaut kādām vecām pārliecībām jātiek nomainītām. Tā, un tādējādi tikai to vari. Un ko es tur te rakstu, ja? Tu esi nonākusi līdz slieksnim, ka tu saproti, ka vecais vairs nedara, ja? Nu, lūk. Un, jā, kaut kāda uzsākās tāda atbrīvošanās no kaut kādiem veciem modeļiem, ja, kas tevi būtībā turēja tādu tā kā iestrāgušu, vai varbūt ne tik traki, bet katrā ziņā neļāva attīstīties tev tā, kā tu vari attīstīties, ja tu pārvar šīs te bailes un vēlmi visu tā nokontrolēt, kas, protams, ir normāli, ja, bet, jā, ir laiks tomēr kustību, uzsākt kustību, ja. Lūk, nu tā, tas bija tāds galvenais pareiz. Un no eņģeļu vēstījumi bija tur, jā, no eņģeļiem tur baigi kolosāli bija, ka tur vesela svīta, tur bija tāds eņģeļu ziņojums, ja, ka tur tev, lai to visu izietu cauri tam, ja, tad ļoti liels atbalsts tev no augstākā plāna, ja, jo tur, acīm redzot, tas ir nepieciešams, ja, un ir jāklausās savā iekšējā balsī ļoti, ja. Nu, lūk. Nu, tālāk pārējām par Florencu Nightingale. Īsā variantā ir tā, ka šī te Florence Nightingale ir pazīstama kā māszinību pamatlicēja. Tātad saistībā ar medicīnu viņu zina, ja. Viņa ir piedzimusi turīgā, izglītotā ģimenē, un viņai bija viss, ko vien sabiedrība uzskata par veiksmīgas dzīves nodrošināšanai nepieciešamo, ja. Viņa tur bija nauda, tur bija visas iespējas, labai izglītībai, tur bija drošas, tur citu droša nākotne. Tātad, iedomājieties, te jau parāda, viņai bija viss, tā teikt, lai būtu justos drošībā. Iedomājieties. Tātad, un no viņas arī sagaidīja, ka viņa būs un rīkosies īstenībā tieši balstoties, jā, uz šiem te principiem, ar ko saprot, jā, ar ko saprot labu dzīvi, ja, ka viņa apprecēsies, izveidos ģimeni un dzīvos tā, kā jau tajos laikos uzskatīja par piemērotu dzīvesveidu sievietei. To no viņas sagaidīja. Ja? Bet, acīm redzot, šī te sieviete, ja, viņa bija tomēr savādāka. Kaut arī viņa nāca no šādas te ģimenes, viņa jutās savādāk. Viņa pati vēlāk rakstīja, ka viņa sajutusi dievišķu aicinājumu. Iedomājieties. Un atcerieties jums eņģeļu vēsti, ko es teicu, jā, kas bija aprakstā, jums tur tiešām ir pieslēgušies, nu, milzum daudz, jā, jūsu tur tie skolotāji un meistari un pavadoņi, jā, garīgie. Un tātad viņa sajutusi dievišķu aicinājumu, kā viņa to ir teikusi. Tātad paši saprotiet, ka dvēselē ir rezonējis milzīgi.
Un viņai ir radusies spēcīga sajūta, ka viņai dzīvē ir vispār cits uzdevums. Cits, ne tas, ko no viņas sagaida vecāki un apkārtējā sabiedrība. Un sākumā viņa par to klusēja, jo viņa vienkārši zināja, ka viņu apkārtējie nesapratīs. Viņa zināja, ka izvēlēties par tādu medmāsiņu, ja, absolūti neiederējās tajā, kā viņas ģimene to redz un sagaida no viņas, un vispār, ko viņas ģimene ir ieplānojusi priekš viņas. Nu, lūk, un tad pienāca brīdis, kā Florence saprata, ka viņa vairs nevar dzīvot tikai tāpēc, lai atbilstu kaut kādām sabiedrības normām, vispār priekšstatiem, sabiedrības priekšstatiem par to, kā pieklājas sievietei un kā vajag un kā jābūt, kā izskatās kārtīga un laba dzīve, ja? Un viņa sāk mācīties, iegūt šīs zināšanas, ja? Un solīt pa solītim viņa sekoja savam aicinājumam. Lūk, tā, ko es te vēl sapratīšu? Starp citu, interesanti, ka par viņu ir pieminēts, saistībā ar viņu ir pieminēts Krimas karš, cik interesanti, ne, jo mums taču arī tomēr Ukrainā iet karš, ja? Nu, viņa tieši šajā te Krimas kara laikā kļuva slavena, pat varētu teikt, visā pasaulē. Un tas pats galvenais netik daudz bija tas, ka viņa rūpējās par ievainotajiem karavīriem, bet viņa gāja dziļāk, pamatīgāk. Viņa ieraudzīja, kas tajā sistēmā vispār nedarbojas, un viņa sāka mainīt sistēmu. Tad iedomājieties, te ir tā ideja, ja, ka tu nevis iedod zivi, bet īstenībā viņa deva gan zivi, gan makšķeri, ja, jo viņa palīdzēja, viņa rūpējās arī par ievainotajiem karavīriem, bet viņa izdarīja arī kaut ko lielāku, viņa deva to makšķeri. Bet iedomājieties arī, paskatieties, kā šeit jau izspēlējās tas moments, viņa redz, kas sistēmā nedarbojas. Saprot? Un tas, vai tas ir jūnijas, vai tas drīz būs, ja, vai tas jau ir tajā tavā smalkajā apziņas mākonī. Tas jau ir klātesoši, tāpēc es tev par to saku. Tu jau jūti, ja, nu tu neesi pilnīgi pateikusi vārdiem, bet tu jau jūti, ja, ka ir kaut kas, kas tajā sistēmā, ja, vai nu kur tu esi, vai ko tev jāsaskarās, tas nedarbojās, ja. Nu, un viņa ieviesa kārtību, viņa uzlaboja higiēnu, viņa organizēja darbu, un viņa parādīja, ka pat mazas pārmaiņas var izglābt ļoti daudzu cilvēku dzīvības. Lūk. Un tāpēc arī šo te divus pentakļus grāmatas autors saista ar Florenci, jā, jo parasti vispār tos divus pentakļus, kā jau es teicu, tā ir balansēšanas un tās žonglierēšanas un balansēšanas kārts, ja tur apvieno vairākus uzdevumus, jā, cilvēkam tā kā varētu būt arī, kad nenormāli ir tur divi darbi vai vismaz divi darbi ir vienlaicīgi jādara vai ne vairākās vietās, tev gandrīz vienlaicīgi jādara, ja, nu ir te tu ar diviem pentakļiem cilvēks tur rāda no sevis spiež laukā augstāko pilotāžu, ja, viņš ir dara visus, rāda savus talantus, spiests viņš vispār darīt, dzīvi liek, ja, jāgrozās, jādara daudz, ja, bet šis te Florences stāsts atklāja vēl arī citu nozīmi, ja, ka dažkārt dzīvē svarīgāk ir nevis paspēt šo te visu izdarīt, būt visās vienlaicīgi vietās, vai ne, darīt, tu saku, pilnīgi visus uzdevumus un 10 vienlaicīgi, ja, bet ir svarīgi tomēr, svarīgākais ir saprast, ja, kas patiesībā tev ir svarīgi, ja, un tātad atcerieties, ka viņa pati to teica, ka viņa sajūta dievišķo aicinājumu, ja, un redz, un tā nu te parādās, ka Florence atsakās no daudziem iespējamiem dzīves ceļiem, ko viņai piedāvāja īstenībā dzīve pati, ja, jo kādā ģimenē viņa bija, ja, ar visām iespējām bagāti, turīgi, ja.
Bet viņa atteicās no tā visa, no tām mentajām iespējām, lai sekotu tam vienam aicinājumam, kas patiesi uzrunāja viņas sirdi un dvēseli. Tātad šeit ir runa par prioritātēm tavā dzīvē, par izvēlēm un tavu spēju un apņemšanos ieguldīt savu enerģiju tur, kur tā ir vislielākā jēga, ja? Tur, kur tu vari piedzīvot savu vislielāko pašrealizēšanos un jēgas sajūtu, ja? Jo, ko nozīmē dievišķs aicinājums? Un tas nozīmē, jā, tas ir tas, kāpēc es vispār nācu šajā pasaulē, tas ir tas, kam ir jēga, tam ir jēga manā dzīvē, un manai dzīvē ir jēga šo te aicinājumu piepildot. Es redzu un jūtu, ka man ir jēga, manai esībai, ja? Tam, ko es daru, ir jēga. Jā, tātad jūs redzat, ja? Tātad pārstāt dzīvot pēc citu kaut kādiem priekšstatiem un gaidām, ja? Un vairāk uzticēties savai iekšējai balsī. Ja? Tālūk. Jā, ko es te vēl varu uzsvērt, ja, no tā, ko es tikko pateicu, ir tiešām spēja noteikt prioritātes. Jā, prioritātes. Jā, jo Florencei tā tad bija tiešām daudz to iespējamo variantu, kā realizēties laulība, ģimene, ja, sabiedriskā dzīve, ceļošana un augstākās sabiedrības dzīvesveids, ja. Bet te ir tas moments, ka viņa saprot, ka, ja viņa grib īstenot savu tieši aicinājumu, viņai nav iespējams vienlaikus izdzīvot visas šīs iespējas, ja. Un viņa nevar to, viņai jāizvēlās, viņai jāizdara izvēle. Tātad te vēl ir runa par izvēli, ja? Tālūk. Tātad tavs satrauktais prāts var jautāt tādu, kā es varu visu paspēt, ja? Jo, kā jau teicu, 2 pentakļi ir tādi, ka visur jābūt uz visās vietās, ja? Un tev ir jājautā, jā, bet kas man patiešām ir svarīgi? Un atcerieties, es jums teicu, ka uzdevums ir pieslēgties caur savām sajūtām, jo tavs, kas ir intuīcija, tu ieklausies savās sajūtās, kā tu patiesībā jūties, jā? Un tad tu vari atvērties tam jaunajam un beidzot beigt to vāveres riteni, pat var būt kādai tas būs, ka pārtraukšana, vai arī beigt to aburto loku, par kuru visu laiku skraid kā traka, jā, aptrakusi. Tikai tā, ka tu ieklausies sevi, jā. Šis arī ir mājiens par to, ka kaut kas, kur tu jūties varbūt kā vāveres ritenī vai kā aburtā lokā, tas nav obligāti tavs liktenis. Tas tev ir varbūt iemācīts kā tavs liktenis, ja? Bet tas nav obligāti tavs. Tev ir izvēle, tu vari izvēlēties kaut ko, kas tiešām rezonē līdz sirds dziļumiem, ja? Lūk. Nu tāpēc kopumā tā jūnija enerģija arī pēc šīs kārtas, ja? Ir, ka tu vari just, ka tevi velk uz jaunu virzienu, iedomājieties. Nu, baigi iet kopā ar to, ka šis jaunais virziens tiešām ir kā izlaušanās no kaut kādiem veciem modeļiem, ja. Tev parādās interesi par jaunu tēmu, kas tiešām tavu praktisko prātu, ja, var satraukt, vai pat, ja tu neesi praktiski, tas tev var satraukt no praktiskās puses, ja tev liekas, vai bet tas nav praktiski, vai tas nav prātīgi, ja. Bet, saproti, te ir baigais tāds pavērsiens, jā. Es domāju, ka tas ir tik ļoti, saprotiet, jo jūs zinat, ka cilvēki visbiežāk nožēlo to, ko viņi nav pamēģinājuši, to, ko nav viņi izdarījuši, jā, un šeit ir par to, ja tu nepamēģini, jā, tu vari nožēlot, dzīvi paiet, jā, un tev bija iespēja, un tu varēji sajust, kā tas ir, kā
tam, ko tu dari, ir jēgas, tev ir jēga, tavai esībai ir jēga, nu, kaut kas tāds, jā. Tā kā šeit ir superīgi. Aicinājumu tu vari sajust pilnīgi noteikti, bet, kā jau es teicu, es nevaru garantēt, ka tur pilnīgi reāli sekos rīcība jau jūnijā, ja? Bet to aicinājumu tu tiešām reāli var sajust, ja? Ja mēs runājam tieši par darbu, ja tu esi izvēlēsies attiecībā par darbu, tad tu skaties, kā sanāk. Pēc šīs kārtas varētu domāt, cilvēks tur raujās 10 darbi, bet pēc šīs tieši konkrēti stāsta, ja? Te ir mazliet savādāk. Te parāda, ka jā, tu to visu varētu tur lekt un skriet, bet tu atteici, tas ir, nu ne tu, bet Florence tieši no daudz kā atteicās, lai to vienu īsto tam pievērstos, ja? Tāpēc tavs jūnijā darbā tev var būt šādi jautājumi, kas man ir svarīgākais? Arī tieši īstenībā pašā darbā, ja, tu izvērtē prioritātes, ja, kas man ir svarīgākais, kur tad es to savu enerģiju koncentrēju, ja, kur viņu vispār aiziet, ja, vai tas ir produktīvi, ne, tas nebūtu, tas varbūt tas īstais vārds šeit, ja, bet jā, vai tam ir jēga, ja, kas tad dod rezultātu, un kas savukārt mani izsmeļ, ja, tā tad... Te ir prioritāšu noteikšana, ja, te ir kaut kādu pienākumu pārdalīšana, ja, te ir kaut kāda darba organizācijas jautājumi, jo atcerieties, ka viņi pārorganizēja un darīja, paņēma visu, saveidoja sistēmu pilnīgi, lai ir efektīgāk, ja. Tātad efektivitātes uzlabošana, kad projekta atlase arī varētu būt, ja. Te nav par to, kad jāstrādā vairāk. Te ir par to, ka dari gudrāk, ja. Ja tu šo kārtu te interesē attiecībās, vai arī vispār, ja tev interesē tā ir tava enerģija un viss, tad tu skaties, kas attiecībās, ja. Nu, ko? Tad atceries, ka no Florences tuvākie, mamma, tētis, ģimene, ja, sagaidīja, ka viņa apprecēsies, kā jau tas piederējās tā laika sievietei, dzemdēs bērnus un dzīvos, tā teikt, atbilstoši dzīvi augstākās sabiedrības stilā, ja, bet viņi izvēlējās taču savu ceļu. Tāpēc saistībā ar attiecībām tev jūnijā var būt aktuāls šāds jautājums. Pēc kā es vados, ja? Vai pēc savas sirds, vai pēc tā, ko sagaida citi? Varbūt, ko sagaida partners, ja? Vai man sakot, jā. Un tad arī šeit parādās attiecīgi aktuāli jautājumi par robežu novilkšanām. Te parādās arī iespēja godīgākām sarunām. Te parādās arī tāda aktualitāte, kā vai tu gribi turpināt, izpatikt, kas ir īstenībā, nav tavs, ja, kas tev nerezonē kaut kādas lietas, ja. Jā, sakot, arī parādās iespēja lielākam autentiskumam, ja. Jā, tālūk. Tāds patiesības mirklis, ja. Jā, divnieciņš ir tāds, ja. Divnieciņš vienmēr ir tāds, ja. Divnieciņš gan mēģina apvienoties, ja, bet divnieciņš ir arī, kā jau es teicu, viņš ir pirmais, kas no vienanieka atdalās, ja, un viņš arī ir, jā, tas var izstāties tiešām katram savādāk. Viens saprot, ka nē, man ir gandrīz vai jāšķirs, ja, bet otrs dara tieši to, ko es tagad teicu, ja, godīgākas sarunas un tā tālāk, un tiecās uz tādu spēcīgāku, uz tādu, jā, kā tas ir, kad pamainās tā sistēma, uz kā balstījās, ja, tās attiecības. Izdzīvot var tad tikai tas, kas tur patiešām ir pa īstam, pareizi. Jā, un kas attiecās uz veselību, tad mums ir jāatcerās, kas Florenci padarīja slavenu.
Un tā bija sistēmas izveidošana, jā, saistībā ar higēnu, kārtību, sanitāriju, visādiem šādiem te, jā. Lūk, un tāpēc veselības jomā aktuāli ir režīma sakārtošana, miega iespējams uzlabošana, tad pārskati arī savus ēšanas paradumus, jā. Tātad uztura plānu var pamainīt, jā, vai tev vēlams pamainīt, jā. Un vispār tu padomā, kur tu tērē savu enerģiju, jā. Tātad, jā, tālūk. Tālūk, tā kā interesanti, jā. Un, protams, viņas stāstā ir, ka viņa tiešām par eksperti kļuva tieši mācoties, viņa tiešām mācījās, krāja zināšanas, viņa arī bija vērīga un novēroja, un viņa arī praktizēja, tāpēc jūnijā tev var arī parādīties kaut kādas iespējas mācīties, ja? Tie varbūt ir kursi, ja? Varbūt kaut kāds grāmatu lasīs un jutīs, kā tu pieaudz gudrībā, varbūt tev būs kāds pavadonis, mentors vai kaut vai tas pats psihoterapeits, vienalga, ja? Bet, jā, un katrā ziņā, jā, tu vari augt savā gudrībā, tu vari celt kvalifikāciju, un tev var būt arī kaut kādas jaunas profesionālas intereses, jā. Jā, tā kā te vēl izspēlējies moments, kā pirms tu kļūsti par meistaru, tu atļauj sev arī iziet šo te skolnieka ceļu, jā. Tā kā tā, tiešām viņa ir praktiska. Viņa īstenībā ir praktiska, nu viņa taču šo te sistēmu tur veidoja un pārveidoja, jā. Tā, lai tas reāli praktiski strādātu, ja? No vienas puses viņi pakļauja, no vienas puses mēs arī tagad vairāk saprotam to, ko es stāstīju ko es aprakstīju, ja? Ko tās praktiskās enerģijas zemes, ja, bet tev tomēr, lai tas viss labi izspēlētos, jāatver sirds, nu redz, tā kā Florence ļoti praktiski visu tur darīja, bet kur bija tā sirds atvēršanās, viņa darīja pēc aicinājuma. Ja? Tātad viņa, kas ir galvenais, tev jāsaprot, jo ne jau tev vienmēr tieši tā izspēlēsies tā enerģija, bet tev jāsaprot, ka tu ieklausies savās sajūtās, un tur, kur tev tiešām atsaucās, rezonē, nu tad jā. Un tad tur, kur tev tiešām rezonē, tu vari pielietot savu praktisko prātu tā, lai tas ir noderīgi, nevis tikai tur skaisti izklausās vai izskatās, ja? Saproti to ideju, ja? Tā kā, jā, šeit noteikti tu jūnijā jau vari spērt mazu solīti, jo pārmaiņas, kā tu redzēji tajā stāstā, sākās ar maziem praktiskiem solīšiem. Viņa nav tādā ziņā, viņa netaisa tādu revolūciju, ja? Kaut kādu milzīgu, kaut kādu lēmumu nepieņem, ja? Bet viņai ir kaut kādas konkrētas darbības, mazas, kas var izmainīt ļoti daudz ko. Un tāpēc viņas ir jēgpilnas un viņas patiešām arī ir praktiskas, ja? Kā jau teicu, tā nav tikai utopiskā ideja, ja? Tā kā tā, tev ir jāatcerās. Tas nav tā, ka tev jūnijā jādara vairāk. Tev ir skaidrāk priekš sevis jāsaprot, kam tu gribi veltīt savu dzīves enerģiju. Saproti? Tā, un ko tad es vēl varētu pateikt? Man šķiet, ka vēl kaut kas bija. Oi. Nē, es visu laikam arī pateicu. Man liekas, es kaut ko vēl nepateicu. Nu jā, tas tad arī ir viss, ja? Tātad tu sāc saprast, kas tev patiesībā ir vajadzīgs, ja? Tālūk. Kas tev patiesībā vajadzīgs, jā, jo es tur rakstīju, ka tā transformācijas saistīta ar kādu ilgstošu vajadzību trūkuma sajūtu, novecojošu dzīves modeli, jā. Es visu laiku uzsvēru novecojošu, jā, bet jā, te arī to, kas tev ir vajadzīgs, jā, kas tev tiešām vajadzīgs, jā.
tu sāc apzināties savas īstās vajadzības, to, kas tev tiešām pietrūkst dzīvē. Ja? Un tas ir īstenībā ļoti daudz, un tas ir īstenībā arī tā būtība, tas kodoliņš šim stāstam, ja? Jo viņai, kā jau es teicu, netrūk nauda, izglītības, viņai bija sociālais status, ja? Bet viņa saprata, ka viņai dzīvē pietrūkst kaut kas svarīgāks, ja tā ir dzīves jēga, aicinājums, ja? Tas virziens. Tā kā, jā, tālūk tas ir, ja? Tā kā klausies savu iekšējo balsi, tev tur tiešām pieslēdzās un vadīs, seko uzmanīgi, jo te dubultā jau parādās šīs te, jo atcerieties dievišķo, viņa dzirdēja dievišķo aicinājumu. Tu ieklausies, tev ir ļoti svarīgi tagad, ja? Ieklausies, jo caur mūs jau uzrunā caur šo te iekšējo balsi. Tas ir tā kā insights, tu pēkšņi saproti, un tu nezini no kurienes, bet tev pēkšņi ir pilnīgi kristāli skaidra apziņa, ja? Un tu zini, ka šie te impulsi, viņi ir sūtīti, ja, no augšas, ja? Tālūk. Tāpēc, jā, tā ir. Nu labi, uzrakst noteikti, kā tev patika, es te ļoti ilgi runāju, man arī patīk, īstenībā baigi ilgi. Oi, bet jā, noteikti uzrakst, ja tev tas saista. Un tagad es teikšu atā, lai brīnišķīgs jūnijas un uzticamies, paļaujamies un viss būs labi. Atā. Tā, atradu savas brīles, es varu sākt otro variantu. Paskatieties, kas šeit ir atnācis. Vienkārši fantastiski zvaigzne, pat brīnišķīgākā taro kārts no vecajiem arkāniem. Iedomājieties, un es tieši teicu, ka jūnija mēnesis tev ir par tavu iekšējo patiesību, tavu īsto virzienu un uzticību savam ceļam. Vispār baigi jocīgi, jo es tikko norunāju to pirmo, ja, un tur arī cilvēks saprot viņš saprot savu aicinājumu. Viņa dievišķais uzrunā. Tāds dievišķais aicinājums, ja. Tas es saku, te ir tādas līdzības, ja. Kaut kas aktivizējās cilvēkā, ka viņš, jā, tāds fons ir, ka viņš kaut kā vairāk sajūt to savu sūtību un būtību, un tas ir baigi interesanti, bet jums ir vienīgiem vecais arkāns atnācis, un vēl zvaigzne, ja, tas ir vienkārši brīnišķīgi, ja. Un, jā, un atgādinot par to, ko es rakstīju pie otrā varianta, ja, ko es rakstīju, ka tu izskatīji, kā kārts rādīja, ka izskatās, ka cilvēks tur kaut ko pārāk ilgi bijis vienatnē vai izolējies vai kaut ko tur pārdomājis ļoti, pārdomājis pa daudz jau, ja, ziniet, kā kad iestrēgst jau pārdomās un analīzē, ja, un tad nespēja īsti uzticēties tam, ko sajūt, ja, un tad es teicu, ka, bet mostās, jūnijā mostās vai drīz vien mostās šī te, es te rakstu karotājs vienkārši tāpēc, ka kārts tāds atnāca, bet tā ideja ir tāda, ja tā dzirksts, kur vēlas piedzīvot, viņa jau ir buntinieks pēc būtības, saprotiet, pēc būtības arī mēs skatāmies numeroloģiski, Dievs ir viennieks, ja, un tad tā atdalīšanās, notiek tomēr tās dzirkstos atdalīšanās, ja, un tas, jā. Tur ir tāds buntiniecisks uzrāviens vajadzīgs, jā. Lūk, jā, bet tas ir tiešām vajadzīgs, lai, jo tikai atdaloties, mēs varam apjaust, kas ir kas, un apzināties, jā. Lūk, un arī tas arī ir kaut kāds tāds foniņš jūnijā, jā, ka tāds varbūt kaut kādā ziņā buntinieks, kas negrib samierināties, jā. Vai arī negribas samierināties, tev pats, piemēram, tu kaut ko slinko, tev var tas nokaitināt, un tu pilnīgi jūti, ja, pēc šī apraksta, pēc apraksta īstenībā to, ko es rakstīju, rakstiski, ja, ka es teicu, ka rakstīju, ka
tu visu vairs negribēsi, te jau apniks tā pārliecināšanās un pārdomāšana, visu tu gribi jau iet un piedzīvot un būt un modināt interesi sevī par dzīvi un kaut ko, ja, tā kā tāds arī uzdevums negaidītās pārliecības, ja. Lūk, un kas tur bija pa vēsti, jā, tevī mostas dievišķā enerģija, nu brīnišķīgi, jā, ļauj, lai dvēseli tevi vada burvīgi. Tā kā jā, un tu virzies tādu sirds gudrību, jā. Jā, super. Un tātad tagad, ko es varu pastāstīt par Annu Franku, ja, kur ir dzimusi 1929. gadā, mīrusi 45. gadā, tā Vācija, jā. Es pareizi tiek izlastīju 29, 45, tas 16 gadi? Jā, Anna Franka. Jā, tātad tā bija tā ebreju meitenīte, ja, kas nometnē rakstīja dienas grāmatu. Tātad Otrā pasaules karas laikā Anna kopā ar ģimeni 2 gadus gandrīz slēpās no nacistiem nelielā slepenā piebūvē Amsterdamā. Un dzīve bija, protams, baiļu pilna, un tur bija tik daudz nenoteiktības, jā, un šādos apstākļos Anna nezaudēja spēju sapņot, rakstīt, mīlēt dzīvi un ticēt cilvēku labestībai, ja? Un tāpēc ir grāmatas autori pielikuši šo te dzīves stāstu tieši pie zvaigznes, ja? Ka viņa par spīti drūmajai, skarbajai realitātei, viņa nezaudēja spēju sapņot, viņa mīlēja dzīvi un vēl aizvien ticēja, ka labais tomēr ir dzīvs, jā, un labais ir katrā cilvēkā. Un tad tajā dienas grāmatā droši vien paši arī būsiet dzirdējuši, ka viņi daudz rakstīja par savām sajūtām un sapņiem un meklēja atbildi uz jautājumiem, kas viņa patiesībā ir. Jā, un tad tas citāts, kas ir visslavenākais, ir tieši tāds: neskatoties ne uz ko, es joprojām ticu, ka cilvēki savā būtībā ir labi. Lūk. Nu jā. Jā. Nu jā, un tad tur tomēr gan viņa, gan viņas mamma nomira un īstenībā tā kā no bada un viņas saprot no tīpa, jā. Un vienīgais izdzīvojušais bija tētis. No visiem tiem, kas slēpās tajā bunkurā, vienīgais tēvs izdzīvoja. Viņš vispār tur nošķīra, ja, bet pēc tam tēvs izdzīvoja. Un kaut kas viņam atdeva to meitas dienas grāmatu, ja, un tad tur viņu publicēja, ja. Jā. Jā, lūk. Tāds, lūk, tā ideja ir tāda, ja. Interesanti, paskatīsimies. Es neskatījos vispār, bet man ieinteresēja paskatīties, kas tie ir mīlestība, paskaties, līdzjūtība, emocionālā dziedināšanās. Mīlestība ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Paskaties, šeit arī tieši runā par beznosacījumu mīlestību, tad iedomājieties, jā. Un tad tieši būtībā arī tādas zvērības notika, un viņi tāpatās mīlēja un ticēja, jā. Paskatieties, jā. Un kas šeit vēl ir pašmīlestība, arī ir sevis mīlestība, jā. Pārliecība, ka tu esi tā vērts, jā. Un tā jau ir. Tikai, ja tu tici, ka tevī labais, cilvēkā ir labais, tad viņš ir cienīgs, jā. Mīlestības, jā. Un te patiešām tā tēma ir ļoti, ļoti aktuāla, jā. Jā, forši. Nu jā, tāda enerģija. Un
Tas nozīmē, ka tu vairs negaidi, lai pasaule būtu perfekta, lai pasaule kļūtu perfekta, ja? Un tā vietā tu uzturi sevī cerību, ticību, ja, pa spīti tam, ka pasaule ne tuvu nav perfekta, ārējā realitāte var būt galīgi neforša, ja? Jo viņi taču, principā, to savu darbu, ko citēja un kā mēs par viņu uzzinājām, viņi rakstīja dzīvojot slēptuvē, ja? Absolūtā neziņā par to, kas notiks rīt. Vispār baigā tāda enerģija, ne? Baigā tāda enerģija. Jā. Nu jā, un vispār nezinot, vai izdzīvos, tas viņai bija ļoti aktuāli, jā. Un tomēr viņa sapņoja, un tomēr viņa spēja iemīlēties, viņa rakstīja, jā. Tā. Tā kā mēnesis, jūnijas, ko tu no tā visa sadzirdēji? Viņš nāk un dod cerību, jā. Viņš nāk un uzdod jautājumu tev, ja, kas ir tas, kas tev liek celties no rīta augšā, kas ir tas, ko tu vēl aizvien spēj mīlēt, pa spīti visam, kas ir tas tavs sapnis, kur tu noteikti neesi gatava nodot. Un tagad runājot, man ienāca prātā, ja, ka šeit es nolasīju rakstiski, kad es rakstīju, ja, es teicu, ka tu vairs nav jāgaida, kad viss būs perfekti, ja, tu vairs negaidi šo te, ka tevī būs pilnīga pārliecība, ja, un tad tikai tu kaut ko tur darīsi, ja. Un man tas tagad iet kopā to stāstu šādi, ja, ka viņa arī nezināja, viņa taču arī vispār tuvu nekādas pārliecības nebija par rītdienu, vai viņa izdzīvos, vai viņa dzīvos, ja. Un tāpat tās viņa ticēja, un viņa bija uzticīga savam, jā, tā iekšējai pārliecībai, jā. Un viņa rakstīja, jā, tas nebija tā, ka viņa tagad es tagad vispār neko, jā, tāpēc, ka dzīve ir tik briesmīga, un tad man nav jēgas vispār, un kurš vispār lasīs to manu tekstu, jā, iedomājieties. Arī tā varētu domāt, kurš vispār to lasīs, kam tas vispār ir vajadzīgs, un vispār man tagad ir izdzīvošanas problēmas, ne? Un te ir kaut kas tāds, jā, ka tev saka, negaidi to īsto brīdi, paskaties, negaidi, ja viņi gaidītu īsto brīdi, nekad nebūtu iznākusi viņas grāmata, kas cilvēks tik ārkārtīgi aizkustināja un iedvesmoja īstenībā pareizi. Un tas bija kā tāda liecinājums par to, kas ir cilvēks vispār, jā? Saprotiet? Tāpēc tev nav jāgaida, kamēr viss nostabilizēsies, viss sakārtosies, jā? Kaut kas tāds ļoti, ļoti ir, jā? Jo līdz šim tu kaut ko gaidīji sanāk. Katrā ziņā to rāda, es aprakstīju tajā aprakstā, jā, jo sanāca, ka tu iestrēgi, jo tu it kā gaidīji. Tad tev atnāk šeit šāds tēls, lai parādītu, klausies, ko tu gaidi, jā? Jā? Kādas lietas var vispār būt un notikt, jā? Nav jāgaida, dzīve ir jādzīvo, jā? Un viņa taču arī, man liekas, ka viņa arī tur iemīlējās, un viņa tur vispār visu kaut ko, man liekas, izdzīvoja. Te es kaut kā neredzēju, tajā aprakstā kaut kā nepamanīju, bet nu jā, tā bija, ka viņai tur, viņa, jā, tur viņa iemīlējās un visu kaut ko, jā. Tālūk, jā. Tātad. Darba jomā, ja mēs paskatāmies, kas tev, jā, tad, ja mēs skatāmies viņas stāstu, tad te nav tāds apsolījums, ka tev tur viss atrisināsies, jā. Bet tev šīs mēnesis ļauj atcerēties, kāpēc tu vispār sāki darīt to, ko tu sāki. Vispār, jebkas, pie kā tu strādā, tas nav obligāti varbūt saistīts pat ar darbu, ja? Bet kaut kas, lai gan mēs skatāmies tagad darbu, bet vispār tā ideja kā tāda, ja? Kaut kas,
pie kā tu strādāji, un varbūt uz ko tu uzkāries, ja? Tu atceries tagad jūnijā, kāpēc tu vispār sāki? Tu taču sāki tāpēc, ka tas bija tik aizraujoši droši vien, ja? Vismaz tā varētu domāt, ja? Un tu atcerēsies, ja? Un tu atcerēsies, kāpēc tu to dari, kas tajā visā tev ir svarīgi, kāda ir tava tā īstā, patiesā, dziļākā motivācija tam visam, ja? Jo tas Annas stāsts, ja? Ir par cerību, ne tik daudz īstenībā par rezultātu, bet par tādu jēgas sajūtu, ja. Lūk, un attiecībās, jā, Anna ļoti ilgojas pēc tuvības, jā. Nu, lūk, un viņa daudz rakstīja par draudzību, par mīlestību, un viņa vēlējās būt saprasta, tāpēc tev jūnijā var aktivizēties vēlme pēc patiesas emocionālas saiknes, nevis virspusējas, bet patiesas tādas, kur redz to tavu patieso būtību. Vispār pie zvaigznes vienmēr tie partneri arī ir tādi ļoti īpaši, tu tā kā esi pilnīgi īpaši tāds, nu kā zvaigzne. Vispār zvaigzne var būt tikai ir zvaigzne, ja tur satiekās cilvēki, kas ir ļoti īpaši viens otram, ja. Nu lūk, un katrā ziņā tu gribi kaut ko tādu patiesu un patiešām jaudīgu, ja. Attiecībā uz veselību. Nu, attiecībā uz veselību, kas Annai aktuāli, ja? Viņai ir šī te vairāk pat vēsos veselība, ja? Ir runa, ja? Par to, kā spēt saglabāt gaismu sevī, kad apkārt ir tik nedroši, ja? Par to, kā sevī uzturēt iedvesmu, ja? Ir aktuāls jautājums, kas ir tas, kas tevi dziedina. Kas tev palīdz neaizmirst, ka dzīve ir kaut kas daudz vairāk kā problēmas, nepatikšanas, kari un tā tālāk, jā. Lūk. Anna tajā dienas grāmatā, kā jau dienas grāmatās, jā, tas ir tāda pašrefleksija un tā ir tāda būtībā saruna ar sevi, jā. Un šīs sarunas tev jūnijā var būt arī ļoti daudz, jā. Sarunas tieši ar sevi. Tu domāsi, reflektēsi, meklēsi, tev būs tādi iekšēji identitātes meklējumi iespējams, jā. Tu tiešām vari kaut ko rakstīt, jā, to izpausties radoši. Un katrā ziņā ir vēlme šo savu patiesību paust, jā. Jo zvaigzne vienmēr ir par to, nu kā zvaigzne spīd, jā, un visiem, un lūk. Tā kā, ja tu pat nezini, kā viss atrisināsies, jā, tad tev aicina nezaudēt kontaktu pati ar saviem sapņiem, jā, un neļauj ārējiem apstākļiem tavā vietā izlemt, vai tiem sapņiem un cerībai būt tevi, dzīvot, ja, vai mirt, ja. Tā ir tava izvēle, ja. Tava iekšējā gaisma nav atkarīga no tā, cik tumšs apkārt īstenībā tu vēl spožāk zvaigzne mirdz, tad, kad apkārt ir tumšs, ja. Saproti? Viss spožāk. Jā, tālūk. Interesanti. Tā kā, jā, viņa tā kā radīja kaut ko, ko viņa īstenībā pati pēc tam nepiedzīvoja, jā, tos, kā tas tā kā it kā realizējās, jā, bet viņa to sēkliņu tā kā iesēja, un tā arī tu, es nesaku, ka tu nepiedzīvos, nu nē, galīgi tā es nesaku, bet simboliski tu vari nepiedzīt, tu vari to sēkliņu, jā, kas iesēta, jā, tu vari iesēt īstenībā tātad nākotnes sēklu, vai arī tu vari kopt īpaši to nākotnes sēklu, ja, kur tu varbūt tur bija uzkārusies kaut kādu jautājumā, un tad tu pievērsies, ja, un tad tu atceries, ja. Tas nenozīmē, ka jūnijā jau viss ir izaudzis, ja, tā kā reiz, tā tad nebūs attiecībā uz šo stāstu, un attiecībā vēl uz kaut kādām līdzībām. Tas nav tā, visticamāk, ka jūnijā nebūs tā, ka tu jau piedzīvosi jau tos visus augļus un tā, bet tevī tas atdzīvojās viss, un tā nākotnes sēkliņa tur
tiek skaisti kopta, jā. Tālūk. Jā, un kas vēl? Vēl, nu jā, tas arī tas pats galvenais, jā. Nezaudēt ticību. Redz, šeit, tagad es rakstīju šo te variantu, es teicu, ka varbūt tu zini atbildes, bet tu baidies sekot iekšējām norādēm, jā. Bet, piemēram, tā Anna, jā, viņa visu laiku, runā ar sevi, un viņa meklēja to, kas viņa ir. Viņa turpat raksta, ka viņa precīzi zina, kā viņa gribētu būt, kāda viņa ir iekšēji, jā. Jā, kaut kā te baigi dziļi tomēr, jā. Es tur rakstot pieminēju iekšējo karotāju, ja, bet, piemēram, Anna, ja. Viņa jau nebija tāda karotāja, bet viņa bija tajā ziņā, ka neskatoties uz grūtībām, viņa spēja saglabāt sevī cerību. Visu laiku uzturēt ticību. Un tas ir tāds, jā, tāds garīgais, tāds karotājs, jā, kurš neļauj nomirt sevī tai gaismai, tai ticībai. Tas lūk ir tas, jā. Tālūk. Nu jā, tas ir tas pats galvenais, jā. Jā. Uzticies savai iekšējai sajūtai un iekšējai pasaulē. Un tas tik ļoti labi iet kopā, vai ne, jo viņai pat pilnīgi tāds, tas citātiņš tiešām ir par to iekšienu, ka viņa zina, kāda viņa tur iekšēji gribētu būt. Jā, nu mums tur kontekstā tur jāzina, bet viņi tiešām par to iekšpasauli arī tur runā, jā. Nu jā, tā es te aizdomājos un tā domāju, ko tur no tā visa vēl pateikt, bet jā, tas ir pats galvenais, ka tev tā tad arī šeit Annas Frankas gars atgādina, ka tavs patiesais spēks, jā, tā nav ārēja cīņa tagad, jā, ar šo te tumsu, jā, bet saglabāt tieši to cerību laikā, kad brūtībā nav īsti cerība, vai varbūt pat pamata, jā, nu, viņas situācijā, jā. Jo viņa nezaudēja spēju sapņot, rakstīt, ticēt, jā. Pat sarežģītos tādos apstākļos, jā. Un tā arī tev ir jāuzticās savai iekšējai gaismai, jāseko savai polāru zvaigznei, jā. Tu varbūt tiešām neredzi to visu ceļu, jā. Bet kaut vai to vienu solīti tu spēr tajā gaismas virzienā, jā. Lūk. Nu, lūk, tāds, jā. Tev eņģeļi arī, kā es rakstīju, jā. To jau es teicu, jā. Mostas dievišķā enerģija, brīnišķīgi. Nu, labi, te tā es kaut kā tā arī sabremzēju. Bet es ceru, ka viss ir skaidrs un lai tev brīnišķīgs jūnija mēnesis, jā. Un atceries, ka tad, kad ir visstumšāk, tu citiem vari būt kā zvaigznīte, jā. Ar savu ticību, ar savu cerību, jā. Tu pati vari būt kā tā polāra zvaigzne, kur cilvēki var sekot, jā. Tava iekšējā tā gaisma, jā. Varbūt šī te kā polāra zvaigzne citiem, lai noorientētos kaut kādās sarežģītās situācijās. Lūk, tāds gaišumiņš.
Labi, un tagad es teikšu tā, lai tev brīnišķīgs jūnijas. Tā. Tādas sinhronitātes trešais variants. Man jau drusiņ jau šilierējās. Man tā vienmēr ir, ka es kaut kā, man grūti tā ilgāk koncentrēties, jā. Bet, es teikšu, totāli trāpīgi tie, kas izvēlējās trešo variantu, paskatieties, jums ir 5 zobeni, jā. Un tūlīt es jums pastāstīšu, kas tur ir. Jā, tātad jums bija trešais variants, un te es skaidri redzu, kāpēc jums atnāca tieši šī dāma, kuru sauc, tūlīt pateikšu, kā viņu sauc. Kur viņa pazuda? Kerry Nation. Kerija varbūt latviski jāsaka Kerija. Kerija Nation, jā, Amerikas Savienotās valstis, jā. 1848. gadā dzimusi un 1911. gadā mirusi, jā. Tālūk. Jā, tātad jūsu stāsts bija par samazglojumiem kaut kādiem sarežģītiem, jā. Jums tur vēl tāda kārtas atnāca tieši ar tādiem it kā 2 milniekiem, jā. Un te ir rakstīts iespēja atbrīvoties no neveselīgas piesaistes, domāšanas vai uzvedības modeļa, jā, kaut kādas var iziet no toksiskas situācijas, jā. Jā, un kad tu saproti kaut ko, kur tā vairs nevar turpināt, jā. Un tad tev uzreiz ir brīdinājums, jā, ka tu vari vēlēties kaut ko kontrolēt, izdarīt spiedienu, jā, kaut ko panākt, tā, ar tā teikt, gribas spēku vai, bet šeit konkrēti ar spēku, jā, jo tā ir dāma ar cirvīti, jā. Tā ir dāma, slavenā dāma ar cirvīti. Un, kad es tu pastāstīšu to stāstu vispār. Jā, un tad tur brīdināja par vēlmi vai apspiest dusmas vai tādu spēku izsīkumu, jā. Un, kas attiecīgi mēs zinām, kad ir dusmas. Ja tu taču nevar apspiest dusmas, ja nav dusmas, jā. Tā tad tur ir vajag dusmu uzplūdi, jā, un tad apspiešana. Un tev brīdina, jā, ka lai nav tā, kad tu atbrīvojies no važām, bet tad meties otrā galējībā un jā, kaut ko tu pierādot un mēģinot kontrolēt to situāciju, sakot, spiedienu izdarot, jā. Un te vēl bija interesanti tas, ka tev atgādināja tādu vienu lietu, ka tu es pateikšu, kur es to atradu. Es gribu izlasīt vienkārši, kur es to teiktu. Kur tas bija, ja, kā nemēģina atrisināt situāciju ar to pašu pieeju, kas radīja. Un šis ir pilnīgi par šito Keriju, ja, pilnīgi par to, precīzi, ja, precīzāk jau vairs nevar. Lūk, un tagad ir laiks pastāstīt par šo te pašu, jā, Kerry Nation. Tagad tātad Kerry Nation stāsts, ja. Jaunībā viņa piedzīvoja ļoti sāpīgu laulību ar alkoholiķi. Iedomājieties, kur tad vēl toksiskākas attiecības, kurš nespēja parūpēties par ģimeni un drīz pēc šķiršanās viņš nomira no alkohola sekām. Un uz Kerry, šo sievieti, tas atstāja ļoti tādu dziļu emocionāls tāds pēdas, jā, sakas tur bija tāda iespaidu, teiksim, jā. Un tas kļuva par vienu no tādiem galveniem iemesliem, kāpēc viņa visu atlikušo dzīvi veltīja cīņai pret alkohola lietošanu, jā. Pagaidiet, te būs beigās tādas sakarības, paklausieties tālāk. Sākumā viņa protestēja miermīlīgi, viņa lūdza un aicināja slēgt krogus, ja? Viņa lūdzās un aicināja slēgt krogus, ja? Un ar laiku viņas metodes kļuva arvien radikālākas, saprot? Viņa iegāja bāros un daudzīja pudeles, iedomājieties, demolēja mēbeles, un viņa kļuva slavena Amerikā ar to savu cirvīti rokās, ja?
Daudzi atbalstīja viņas ideju, jā, un tāpēc, ka tā bija laba ideja, daudzi taču cieši no jā, sievietei taču vispār, jā, ir tik daudz, kas nāks izciest tieši no, ja vīrs alkoholiķis, jā. Tā kā to ideju atbalstīja daudzi, bet, protams, ka ne jau visi atbalstīja tādu rīcības veidu, ja. Nu, lūk, un tāpēc viņas dzīves stāsts bija tāds labs piemērs tam, cik viegli cīņa par taisnību var pārvērsties par cīņu par katru cenu. Un 5 zobeni viens no skaidrojumiem ir, ka tur par katru cenu tu panāc to, ko tu gribi. Par katru cenu. Tas vienalga, kas tur, kā tur ar tiem citiem vai ko, bet tu panāc savējo, ja. Nu, lūk, un atcerieties, tas brīdinājums jums bija, ja. Brīdinājums bija tāds, ne ar tādām metodēm, ja, kas vispār radīja šo situāciju. Un tas akali pa viņu, ja, jo viņa taču arī cieta no vardarbības no vīra, ja. Un pat iedomājieties, beigās viņa pati bija vardarbība. Viņa aiziet un tur demolē tos bārus, ja, un tā. Nu, jā. Tālūk. Un tad šī kārts atgādina arī, ka nevienmēr tiešām ir jā, nu nevienmēr tas, ka tev taisnība attaisno tos līdzekļus, kādus pielieto, saprot. Ka veids, kā cenšas panākt pārmaiņas, jā, ir svarīgs, jā, un tad ir jājautā, vai šis veids ved uz tādu brīvību, jā. Nu, vecakot, pati viņa iekrita pārmērīgā kontrolē, ja, un tas reāli bija jau spiediens un reāli cīņa, ja. Nu tā, tas tā likās, jā, nu patiešām, jā. Tā. Jā. Nē, nu, viņi jau gan pēc tam veiksmīgs un citu arī apprecējās, jā. Ar juristu, bet ne par to tagad ir stāsts, jā. Jā. Interesanti, viņa dziļi pārliecināta, ka Dievs vēlas, lai viņa rīkotos tieši tā, jā, lai izbeigtu alkohola pārdošanu un lietošanu, jo paskaties, kādi tie cilvēki tiešām paliek nestāvā prātā, jā, un tur vispār atraut no realitātes, un tā apziņa jau taču tur galīgi ir samizglojusies, jā, bet iedomājieties, tātad ķerat šo to domu, jā, tādā absolūtā patiesības prātā, un arī uzskata, ka tas ir Dievs viņu aicina uz tādu gandrīz vai darbu, jā, cik paskatieties, jā, kā, cik dažādi. Jā, vispār viņa tur sākumā gluži negāja uzreiz ar to cirvīti, ja viņa sākumā gāja pie šiem bāriem un dziedāja ar citām sievām garīgas dziesmas, un tur pat esot tas nostrādājis kaut kādā vietējā tur, jā, nu, kaut kur viņi tur grozījās, jā, un slēdza tos bārus jau uz kādu laiku, jā. Jā. Un tad viņi izšķīrās no tā it kā labā vīra, nu no tā, jā. Nu un tad viņi pārgāja uz cirvīšiem, jā. Tad viņi pārgāja uz cirvīšiem. Un tad, kad viņi nomira uz viņas kapakmeņa, bija uzrakstījuši draugi, viņa izdarīja visu, ko spēja. Lūk. Tā lūk, nu jā. Tā bija. Viņa tika uztverta, protams, arī ar kaut kādā ziņā arī ar humoru, ja. Vispār viņa bija gara, un no viņas varēja baidīties, viņai bija liels, tā kā tam laikam augums, ja, pāri 1,80 m, ja. Tā kā tur viņai arī pretī nemaz tik viegli, tur tā nebija nostāties, bet, nu, stājās jau, bet, nu jā, viņa tur bija arī cietumos tur, ja, bet jā, tāda interesanta personība. Lūk, un tik interesanti, ka atnāca tieši jūsu variantam, ja, nu, man liekas, tas ir ļoti visu labi paskaidrojām. Tālūk. Tātad, ko es te varu pateikt, ja?
viņa tā cīnījās pret šo te problēmu, jā, dikti, jo šis te alkoholisms, jā, nu, laikam ļoti lielu, vīra alkoholisms, laikam ļoti lielu traumu uz viņu atstāja, jā. Viņa tā kā, ir kā jau tas mērķis jau nebija nepareizs, jā. Viņa jau nebija tas, ka viņa jau nebija kaut kāda tur, es aizmirstu vārdu, kā gribēju pateikt, bet, jo tāpēc, ka man reāli, drusīgi man pa ilgu, man jau sāk šilierēties, ja. Es gribēju teikt, viņa nebija sadisti vai, vēl kaut kāda, ja. Viņa cīnījās pret reālu problēmu, ja, kas bija izpostījusi viņas laulību un daudz citu sieviešu laulības izposti, ja. Bet šeit ir tas ēnas moments nostrādā, ja, ka tā pārliecība ir tik spēcīga, ka, tiešām, ka liekas, ka mēģis attaisno jebkuras līdzekļus, jā. Lūk, un tad pie 5 zobeniem vispār tā arī saka, cilvēks panāk, jā, vai tu vari kaut ko jā, tu vari 5 zobeniem panākt, bet vienmēr te ir apakšā jautājums, vai tā cena bija šīs uzvaras vērta, vai tā cena bija šīs, jo tas kādā veidā tiek panākts ar 5 zobeniem, tas nevienmēr ir, tā teikt, zolīdi un jā. Jā, tā kā te ir tāds konflikts, strīds moments un ego cīņas te noteikti, jā. Bet ne tas, ka viņi tur bija vienkārši agresīvi, bet, tā ir tāda trauma acīm redzot, jā, ka viņa nespēja tikt ar to sāpi galā, jā. Un kas zina, es jau nezinu, kas zina, kas tur par iemeslu, kāpēc viņa no otrās laulības arī, kas tur sabruka, jā. Bet, jā. Tā kā jūnijā tev jautājums tāds aktivizējās, par ko tu patiesībā cīnies? Par ko tu patiesībā cīnies? Kas ir tevī tas, jā? Kas ir tas? Var tiešām būt tā, ka tu aizstāv kaut kādu ideju, savu pārliecību, savu taisnību, tev ir savs viedoklis, jā? Iespējams, tev ir taisnība, jā? Objektīvi skatoties, bet tev te uzdot konkrēti jautājumu jau pēc šīs kārtas, vai gadījumā šī cīņa no tevis neprasa pārāk lielu cenu, jā. Darbā šeit mēs redzam, ka ir viņa tik ļoti koncentrēsies uz savu mērķi, jā, ka no viņas jau sāk atsvešināties un atkāpties pārējie, viņa tur tomēr cirvīt drusciņi jau tāds neadekvātums, jocīgums jau tur parādās, jā. Viņa tik ļoti nodevusies, tik fanātiski tā idejai nodevusies, jā. Un ar tādu pārliecību, ka es zinu, kā vajag, un paskaties, es zinu, tas ir viss pareizi, un te arī tiek piesauts Dievs, ja. Vispār es redzu, ka visas pozīcijās ir kaut kādas ar Dievu piesaukšanu, ja. Visi darbojās, tāpēc, ka viņi pārliecināti, ka tā ir pareizi, ja. Lūk, un jā, tātad tur var būt situācija, ka tev arī ir pārliecība, ka tu zini, kā vajag. Tu pilnīgi noteikti zini, kā vajag. Bet tev tur atkal uzdod jautājumu par darbu. Jā, tu zini, kā vajag, bet tagad padomā, vai ir vērts upurēt attiecības, tāpēc, ka tu zini, kā ir pareizi un kā vajag, jā, un tagad to ar to cirvīt, piemēram, jā. Jo tas jau atsešina, tas jau, it kā tu pareizi dari, bet tas ir tā, ka citi grib atkāpties, tad, jā. Jā, un tad ir jāpadomā, vai ir iespējams panākt kaut kādus rezultātus, tomēr neieejot karā, tādā aktīvā karā un uzbrukumā, jā. Un attiecībās te ir ļoti spēcīgs vēstījums, ja, jo viņa visu mūžu cīnījās pret alkoholu, ja, pret kaut kādām atkarībām, ja. Tā bija viņas personīgā sāpe. Un kas arī viņu mudināja šo cīņu.
Arī daudz ilgi pēc tam, ka tur jau vairs viņai tas vīrs jau bija miris, ja tas pirmais, kas viņai tur pāri arī darīja dzērumā, jā, un kāpēc tur vispār izjūgt tā laulība. Tāpēc jūnijas arī var uzraut tev kaut kādas vecas brūces vaļā, jā. Tātad saprot, ka tas ir kaut kas jau, kas tur bērnībā vai ne, ja ne bērnībā, tad kaut kādās, jā, tur jau, pagātnē katrā ziņā, jā. Un tad tas sanais ievainojums var tikt kaut kā aizskarts, jā, un tad skaties, kāda ir tā tava reakcija, ka viņa varbūt ir tik daudz spēcīgāka kā patiesībā tā konkrētā situācija, bet vienkārši pat cik tev ir emocionāls apniņas apakšā, tur var baigi uzbangot, jā, un tad atkal tev tāds jautājums tomēr. Vai tu tādā gadījumā emocionāli tiešām reaģē uz konkrētu šo te situāciju, kas tev tur uzspēl, piemēram, ja? Vai tu tomēr emocionāli reaģē uz to pagātnes, ja? Saprotiet? Tas zinu, par ko es runāju, es arī pati zinu, par ko es runāju, ja? Tas patiešām tā, ja, kā sakam, triggers, ja kaut kāds aktivizējās, ja? Ka patiesībā tā situācija nav tik briesmīga, bet tev aktivizējās, pagātnes kaut kāda situācija, triggers, ja? Un tad tā reakcija, baigā, jā. Lūk, un tad tev jāsaprot, tomēr jāatdala, jā, šīs dienas situācija un pagātnes situācija. Tās ir divas dažādas lietas, jā. Un veselībā šeit ir krātas dusmas, ilgi sevī krātas tās dusmas, saspringdzinājums, jā. Te ir baigā tāda nervu pārslodze, jā. Un gadiem ilgi viņi dzīvoja tādā cīņas režīmā, jā. Un tad veselībā tev ir jautājums, vai tu proti to cīņas zobenu nolikt tomēr malā, jā, jo tu nevari būt visu laiku tā kā pastāvīgi tādā kaujas laukā, jā. Tālūk. Tā. Tajā stāstā ir teikts, ka principā viņa panāca to, ko viņa gribēja, ja? Bet sabiedrība, viņa noteikti nevar teikt, ka viņa sabiedrība mīlēja tieši tā, ka mīlēja, ja? Un tāpēc, ka tas veids, kā viņa to panāca un darīja, ja? Tātad tu arī vari darīt to, ko tu vēlies, ja? Bet tev jāpadomā, kādā veidā, ja tu tomēr gribi saglabāt kaut kādas cilvēcīgas attiecības ar apkārtējo. Labi, varbūt ne tavā gadījumā tieši ar apkārtējo pasauli, bet tas noteikti zini par situāciju, par ko ir runa, jā. Lūk, tāpēc, jā, tātad jūnijas nāk, varbūt, ar situāciju, jā, kur tev gribās aizstāvēt, un aizstāvēt par to, kam tu tiešām tici, kur viņi arī ticēja, ka tas ir Dievs tā arī gribētu, jā. Bet tomēr tev ir vēlreiz jāpaskatās arī uz to, kā tu uz to ej, kā tu aizstāvi to, ja, ko tu tur gribi aizstāvēt, kā tu to dari, saprotiet. Nebieži, es gribēju teikt, nevelti mēs bieži dzirdam, ka ne jau tas, ko pasaka, bet kā pasaka, jā. Un arī tev ir aktuāls jautājums, kas ir cīņas vērts, kas ir tavas cīņas vērts, ja kur tur aiziet milzīgi resursi tomēr, jā, milzīgi, tur daudz, kas tiek upurēts, jā, saikne ar citiem var tikt upurēta, ja mēs redzam, jā, un vispār 5 zobeniem ir aktuāls, jā, vai tiešām ir svarīgi saglabāt, piemēram, arī tāds, jā, saglabāt pateikt pēdējo vārdu, pa visu, būt tam, jā, obligāti, jā, kas, teiksim, neļauj beigt to strīdu kaut kādu, jā, vai tomēr tu vari uzvarēt kaut kā gudrāk to strīdu, jā. Un šeit aprakstā, ko es rakstīju, tur jau es drusciņ tomēr pateicu, jā, kā to izdarīt, jā. Un es, kad kā reiz, es jāpaskatās vēlreiz, kā es tur rakstīju, jo man liekas, es kā reiz tur rakstīju, to pateikšu. Tā, eņģeļa vēsts bija doma mainīšana, maina dzīvi, izvēlies apzināti domas un enerģiju, kas tevi ceļ un iedvesmo, palīdz augt un justies vieglāk, redzi? Tev arī, jā,
Un kas tev? Neveselīgi piesaisti jāpāriet, neveselīgi piesaisti dzīvības spēkam, jā, kur tev brīdina vienkārši, lai nav neveselīgi piesaisti dzīvības spēkam, kaut kāda, jā. Un, tur arī nolasīt tā pat enerģija īstenībā, jā. Jā, tā kā tev ir arī iespēja balstīties, te rakstīts, balstīties realitātē. Redzi, šeit arī kaut kas tāds parādās, kurš saku, balsties realitātē, praktiskā pieejā, nevis uz emociju pamata. Un tas ir tiešām pa viņu. Jā, es tikko sapratu arī. Tev tiešām brīdina, jo viņai bija tā traumatiskā pieredze, un viņa baigi atreaģēja emocionāli, un tad viņa iet ar to cirvīti, ja, bet, un zūd drusciņ kaut kāds tomēr arī adekvāta tāda situācijas izvērtēšana, ja, jo mēs taču saprotam, ne visi bārā iet un tur piedzerās un sit viens otru, ja, vai sievas, ja. Tur arī var aiziet normāli iedzert, ja, bet viņai tā reakcija bija uzreiz ar cirvīti, tur šķaidīt visu, ne cilvēku, ja, bet, saprotiet, un te arī kaut kas, ja, tāds, ka tev saka, balsties realitātē, praktiska pieeja, ne uz emociju pamata, kur tev var notrigerēt kaut kas, pie kam pagātnē, ja, un tad tu tā kā pilnīgi var aiziet, nepareizi tā kaut kā, ja, lūk. Un tāpēc arī tev eņģeļu vēstis saka, izvēlies apzināti domas, ja, domu mainīšana maina dzīvi, jo, ja viņi tā domā, ja, tad viņi attiecīgi rīkojas. Viņi domāja, viņi redz domāja, viņi dara labu, dievam tīkamu darbu, ja, un iet ar cirvīti, ja. Jā. Lūk, tāds stāsts, ja. Tāds stāsts ar tādu brīdinājumu, lai tu ieraugi. Ieraugi, kur tu dari varbūt nepareizi cēlu mērķu vārdā, ja? Jo tātad viņa redzēja problēmas, atkarību, cilvēkus ciešanas, jo pati arī cieta, ja? Un tad viņa ar to pašu veidu līdzekļu, un tagad viņa arī agresīvi tad iznīcinās to, saprotiet? Sākumā gan ar lūkšanām tur un dziedāja, ja, kaut kādas tādas garīgās dziesmas, bet pēc tam protestu un pēc tam jau dzels stienīšu un beigās jau ar cirvīti, ja? Saprotiet? Tātad atbrīvošanas impulss viņai beigās sanāk tādā ļoti agresīvā veidā vēlmē kontrolēt, ja, situāciju, saprotiet? Labi, es te visu laiku māļu, ja, bet jā, nekļūst apsēsta, neieeja galībās, varbūt tā es tev teikšu par to jūniju, vai arī situāciju, ko tu izvēlējies paskatīties, jā. Lūk, tā. Man liekas, es tik ilgi, es nezinu, kurš vispār šito noklausīsies, es tik ilgi runāju, es jau pati jau vairs nespēju koncentrēties, ja. Bet, jā. Tātad, jā, tu vari atbrīvot sevi no kaut kāda cietuma, bet skaties, kā tu atbrīvojies, jo tā tu atkal var uztaisīt pats sev cietumu. Viņa reāli arī lika cietumā. Viņa it kā gribēja atbrīvot, jā, citas, bet, jā, tālūk. Es ceru, ka doma saprati. Labi, pastīsimies, kas tas tāds? Compassion, yin-yang, fertility, līdzjūtība, yin-yang, in un yang, jā. Un fertility ir auglība, jā. Bet paskaties, tas ir brālības, mīlestības akmens. Te tu dali. Jā, tātad brālības mīlestība, tu izjūti otrā cilvēkā to
sev to tuvo, ja, nu, to cilvēcīgo, tad aktivizējās, jā. Un te viņš palīdz balansēt to iņu un jaņu, un tas to tiešām tev vajadzētu balansēt, nu, pēc šīs te kārtas vadoties, jā. Ak, Dievs, tu paskaties, te ir rakstīts, šis akmenis palīdz emocionālām brūcēm no pagātnes, nu, tā kā dziedināties, transformēties. Iedomājieties, kā tas viss, tātad tas ir vispār, tev jau no vispār cik pusēm jau saka, tevi emocionāli kaut kas var, nu, likt izvēlēties ne tos ieročus kaut kādai cīņai par savu patiesību, ja? Tāpēc, ka emocionāli tās brūces, ja, ir lielas un var nospēlēt kā trigeris, kā neadekvāts trigeris kaut kādā situācijā līdzīgā, bet kur nav, nu, saprotiet to domu. Un te ir, paskaties, palīdz noņemt no situācijas vainu, nu tā tiešā tulkojumā, helps remove blame from the situation. Iedomājies, ak, Dievs, cik tas ir viss, es jau kļūstu pati neadekvāti. Man tiešām, es kaut kā baigi, es nevaru 2 stundas no vietas tā, un es pirms tam taču vēl gatavoju, un man šitas jau pašai iet jau grūti, ja. Bet, jā, ja tu noklausījies, tad es domāju, ka tu saņēmi atbildi, ja. Un te ir rakstīts, akceptēt situācijā, viņš palīdz to, kāda tā ir, un mācīties piedot sev ar mīlestību un līdzjūtību. Lūk, tā kā jādziedinās, neļauj sev trigerēties ar vecām brūcēm, un kas liek tev, nu, tā kā jau neadekvātiem līdzekļiem. Jā, jā, labi. Labi.